Sveiki! Mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti, jeb mana radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvi stāsti pozitīviem cilvēkiem, pozitīvi radošiem cilvēkiem. Šoreiz no Igaunijas salu tūres, kuras laikā es adīšu jūras zeķes, jeb jūras viļņu zeķes. Tāpēc aicinu jūs piedalīties, pievienoties manam ceļojumam, adīšanā, kā arī baudot Igaunijas salas. Un tā, veicot dažus sagatavošanās darbus, atrodot pareizo dzīvu, uzvedot paraudziņu, arī reizēm uzvedu paraudziņu, esmu gatava doties ceļā. Pati izvēlējos ar pirmo autobusu doties uz Rīgas centru, jo man tik ļoti patīk, kad Rīga mostās. Jo Rīgai ir savas skaņas. Tā ir pilsēta, kas nekad neguļ. To vērot, kā tā lēnām mostās, piepildās ar cilvēkiem, tas ir skaisti. Bet ne no es vienu mostos. Mostās arī stacija, mostās arī autoosta, un šeit es nodarbojos ar putnu vērošanu. Ar ko viņš nodarbojas? Grūti pateikt, bet mēs vērojam abi divi kaut ko. Varbūt gaidām. Un pat Zaķu salas tornis vēl miglā guļ. Tas ir tik skaisti. Esmu ceļojumam gatava, esmu braucienam gatava. Godīgi sakot, ilgi nociesties es nevarēju. Es tiešām sāku jau ātri radīt zeķītes, praktiski autobusā jau Rīgā. Galu galā ir vairāku stundu garš brauciens. Ir mazliet tā dīvaini adīt jūru, kad aiz loga, aiz priedēm laukā arī ir jūra. Salatgrīvā pabraucām garām piemineklim, kas ir uzstādīts jūrā bojā gājušajiem. Un tad jau palēnam ieripojam Igaunijā. Starp citu, Rijā nozīmē Rīga. Un tādēļ Pērnavā mēs braucām pa Rīgas ielu. Vemu upe visplatākā ir tieši Pērnavā, un tai mēs arī pārbraucam pāri, lai tālāk jau dotos uz salām. Starp citu, pirmā sala, uz kuru mēs dodamies, ir Muhu sala, un tā ir trešā lielākā Igaunijas sala. Starp citu, Igaunijai pieder vairāk nekā 2000 salu, bet 14 no tām ir lielākas par 1 kvadrātkilometru. Nu lūk, un esam arī sagaidījuši pirmo mūsu prāmi. Pērnavu sauc arī par Igaunijas vasaras galvaspilsētu, bet nu gan laiks braukt uz prāmi. Starp citu, prāmī mēs arī pirmās pusdienas ieturam. Cilvēku nav ļoti daudz salīdzinoši. Lūk, var mērķēt, pa kurām durvīm iet, pa tām nākt atpakaļ, pat arī pa citām nonākt lejā un vienkārši atrast autobusu. Lūk, rekur mums tuvākās būs rekur B. Godīgi sakot, prāmis piepildas ļoti. Tas ir pilns, liekas smags, bet velk. Vējš arī velk visur un pa visiem galiem skaļi, bet ūdens man vienmēr ir paticis. Tas ir tāds dziedējošs, tas jūras skaņas, ūdens skaņas, tāds nomierinošs, šalkas. Starp citu, mēs pašlaik pārceļamies uz Muhu salu, un Muhu sala ir 200 kvadrātmetru liela, un, kā igauņi paši saka, tā ir vieta, kur laiks atpūšas. Bet starp Muhu un Sārmās salu iet tāds kā dambis.
Tas ir sakrauts no akmeņiem, un tas ir tikai 3 km garš. Ir viena tāda arī īpaša vieta, Koguvas ciems, un tur ir brīvdabas muzejs, un katrā salā ir pa kādam brīvdabas muzejam. Tātad pa šo dambi var pārcelties uz Sāremā. Sāremā nozīmē salu zeme. Sākumā mēs apciemojām arī cietoksni. Starp citu, visi dabas objekti Igaunijā ir bez maksas. Līdz ar to mēs varējām droši pastaigāties, pafotografēt, pafilmēt. Starp citu, arī laiks mūs ļoti lutināja, jo mēs Latvijā aizbraucām no lietaina augsta 20 grādus laika uz tiešām patīkami silta. Cietoksnī mēs nebijām vieni paši. Nē. Tur arī bezdalīgi slidinājās sākumā tikai viena, bet tad jau vesels bariņš. Droši vien ir interesanti uz salas dzīvot, jo vēji ir visur, pūš daudz, dikti un skaļi. Pēc laika mēs arī sasniedzam pirmo dižakmeni, uz kuru mēs aizbraucam, un tā izmēri ir diezgan iespaidīgi. Starp citu, kad es liku roku pie viņa klāt, man vienīgai viņš likās silts, pirmajā reizē, kad pieliku, pēc tam jau vairs ne. Bet drīz vien arī turpinās brauciens. Tas nozīmē, ka es arī turpinu adīt zeķīti, jūras zeķīti. Pieskaņot gan krāsām, gan toņiem, gan tematikai. Izklaidēju sevi pārbraucienu laikā. Tad, tie skeleti un tās vēsturiskās liecības ir apstākļi. Tāpēc ir bijis jābūt ļoti kvalitatīviem ceļiem. Tas pirmais, ka tas jau ir dolomīts, apakšā jau ir no svara, protams. Sāremā dēvē arī par Vējdzirnavu akmeņu un kadiķu zemi, bet mēs esam nonākuši Kālī meteorīta krāterī. Tas ir ļoti liels, iespaidīgs un sens, bet tas ir 8. pieejamākais meteorīta krāteris pasaulē. Ūdens tajā ir ļoti, ļoti tīrs, tajā dzīvo zivtiņas, tajā aug ūdens rozes, bet pār to nekad neviens nepeld, jo visādi nostāsti pār to ir, un cilvēki izturas ar un pret viņu ar cieņu. Starp citu, krāterī arī dzīvo mazas zivtiņas. Vēl Sāremā dēvē arī par dolomītu zemi, jo tajā iegūst 3 krāsu dolomītu. Tādēļ šeit ir arī redzamas dolomītu ēkas, dolomītu suvenīri. Starp citu, katrai salai ir sava galvaspilsēta. Krosāre ir Sāremā salas galvaspilsēta, un tādēļ mēs devāmies uz Krosāres bīskapa pili, 14. gadsimta pili, kas, protams, izceļas ar gotiku, interjeru, un tajā ir arī muzejs. Pils mūros, kas tik nav bijis iemūrēts, par kādiem grēkiem, kas to lai mūsdienās zina. Man ļoti piesaistīja vispār oriģinālās pils logu rūtis. Protams, tajā ir daudz ekspozīcijas, ir vērts aplūkot interjeru, arhitektūru, kā jau visās pilīs. Ir cevišķi, ja mums tas interesē. Protams, pilī ir arī dažādas ekspozīcijas. Ir iespējams apskatīt dažādus arheoloģiskos izrakumus, dažādus eksponātus un dažādas izstādes. Un kā viena no tām ir arī Igaunijas pamatiedzīvotāja dzīves veids, un Igaunijas salas pamatiedzīvotāja nodarbošanās tomēr ir raidkopība. Un šeit man ļoti interesēja un sajūsmināja tas, ka viņiem pat bija koka zeķu bloķētāji. Protams, pēc tam ir pils jumta skati, jūra, jūras šalkas saklausīt. Tas viss ir ļoti, ļoti skaisti. Pastaigas pa jumtu.
Nonākot pils suvenīru veikalā, ievēroju, ka tajā bija kaula adatas, gan šujamā, gan adām adata. Tad jau arī seko ceļš uz viesnīcu, atskats uz pili, pie kuras praktiski mēs dzīvojam. Un, protams, pastaiga pa Krosāres ieliņām. Protams, arī vakariņas. Un kas man visvairāk sajūsmināja? Protams, vakars noslēdzas ar spā procedūram. Kurš izmantoja pirstiņu, kurš izmantoja džākužus, basēnus, dažādas masāžas. Protams, es un arī pa trubām nošļūcu. Tas, kā es pa trubām un cik daudz šļūcu, tas laik paliek aizkadrā, bet kolēģītis bija saskaitījuši to, bet lūk iepriekšējā dienā uzadītais saulrietā. Mazas atvedas mūsu viesnīcai un laiks atkal doties ceļā. Starp citu, Sāremā salā ir ļoti daudz putnu vērotavus, jo tur ir daudz putni, kas lido, un arī sikspārņi. Autobusā arī veicu pirmo zeķes piemērīšanu, lai saprastu tās garumu. Un autobusā ir arī pirmais kniebiens, jeb ar nagu šķērītēm kniebu diedziņu. Nav jau gluži tā, ka man nebija šķērīts, bet šķērītes bija rokdarbu maciņā, kas atradās autobusu bagāžas nodalījumā. Tādēļ izlīdzējos ar to, kas ir. Mūsu pirmā apsāšanās otrajā dienā bija Kārmas baznīca. Tā ir raksturīgs ir tas, ka sievietēm ir no sāniem. Tā ir arī kāds īpašais loks, un mēs pēc tam devāmies arī uz Pilskalnu. Pilskalns interesants, kā bedre. Un te nu es varu teikt arī, skrien kā vējš, atduras kā miets. Mans pirmais aplausiens, jeb pirmā ārdīšana, jo sapratu, ka valdziņa skaits pēdas augšpusē un apakšpusē atšķiras. Mājās aizbraucot, var paskatīties to filmu Gotsu, bet sārmiešiem ir diezgan daudz populāru cilvēku, jā, ja mēs runājam par sāmu. Nu neko, uzņemu valdziņus un gatavu esmu tālākam darbiņam, bet esam jau klāt pie Pangas klintīm. Un esam nokļuvuši arī pie Pangas klintīm, kas ir 20 metru augstas, bet vidējais to augstums ir 15 metri. Tās stiepjas 2,5 km garumā, bet, diemžēl, arī jūra, tāpat kā pie mums, krastus nežēlo un tie iebrūk. Pangas klintis ir ļoti laba vieta ūdenslīdēju paradīze tā esot, un tur esot skola, un tur sērfotāji satiekas. Var sakot, visi bauda to dziļumu un skaistumu. Bet jūra šeit bija jūras, jeb jūras zeķu toņu piemērīšana. Ūdens jūrā silts un patīkams. Tiešām īsts jūras spā. Bet klintis ir augstas un bīstamas, un uz kraujas atrasties ir bīstami. Redzētais saules pulkstenis. Fantastiski, precīzs, skaists. Ļoti.
Un šeit es tiku pie aplausiena numur 2. Kādēļ? Tādēļ, ka pēdas daļā baltajā joslā esmu izadījusi kreilisku rindiņu. Atkal ārdu. Brauns māka par to, ko viņš dara, pajautāt. Šeit mēs esam iebraukuši Anglas veidzirnavu kompleksā, kur ir redzamas Sārmā tipiskās staba veidzirnavas un vienas holandiešu tipa veidzirnavas. Bet pirms mēs dodamies tās aplūkot, mēs ieskrējām veikaliņā, Dolomīta celtnē atkal, un tajā varēja pabaudīt, kādas ir Igaunijas tradīcijas, paskatīties vēsturiski, kādi darba instrumenti, ar ko viņi nodarbojās, un mazliet no radošās pusītes apskatīt amatnieciskās lietas. Tā kā Igaunija te ratiņu kaimiņos ir, tad diezgan līdzīgi arī Latvijā ir gan ratiņš, gan tītavas, gan gludekļi, protams, stelles arī bija. Viss, kas senajiem amatniekiem vai senajiem pasaules iedzīvotājiem bija nepieciešams. Man ļoti interesēja izšūts ar vilnas diedziņiem galda celiņš, it kā vienkārši, bet skaists. Man ļoti patika. Viena lieta, kas ir no Igaunijas jāpārved mājās, tas ir kadiķu alus. Un šajā kompleksā mēs arī dabujām vienīgā vieta, kurā varēja to dabūt. Mūsu ceļojuma laikā bija šis kadiķa alus. Un nopirkām arī Anglas trupmaizi. Pēc tam mazliet pastaigā pa šo veidzirnavu kompleksu. Un šīs mašīnītes, šīs koka izgrabtās mašīnas man mazliet atgādināja Flintstonu mašīnītes. Igauņu veidzirnavas mazliet atšķiras no holandiešu. Katram pašam jāskatās, kuras patīk labāk, bet igauniešu veidzirnavas arī atšķiras no latviešu veidzirnavām. Viss ir atkarīgs, kurā stāvā, kurā vietā ver graudus un kurā vietā maļ. Šis komplekss, protams, piesaista ļoti daudz turistus, un tie labprāt to izbauda, izkāpelē pa visurieni. Šeit satika arī turistus no Vācijas, līdz ar to arī ar tiem parunājos. Bet, kad devāmies autobusā, tikai tad pamanījām, ka pāri ceļam bija magoņu lauks. Paši, diemžēl, mēs uz to neaizgājām, nepaspējām, jo laiks bija ierobežots, bet skaisti tāpat varēja papriecēt. Un tad jau mums atkal laiks doties ceļā un atkal uz prāmi. Šoreiz prāmis uz Hīgumās salu. Un uz Hīgumās salu mēs dodamies ar prāmi. Prāmis iet tagad vasarā 3 reizes dienā, augustā tas ies 2 reizes dienā. Bet ceļš ir garš, apmēram stundu garš, līdz ar to adīglis ir līdz un atkal viens gan iebiens. Bet jau pirmā zeķīte ir galā, pabeigta, un uz prāmi iesāk arī otro zeķīti. Jūras toņu salīdzināšana, protams, zeķīte uz jūras fona. Šeit galvenais, kas bija, zeķīti noturēt un jūras dzelmē neiegremdēt. Bet salīdzinot šķiet, ka toņi ir īstie, atbilstošie. Tuvojoties Sauszemei, mēs sākam meklēt mūsu busiņu. Starp citu, hīgumiešu laiku neskaita, un šo salu sauc arī par tukšo salu, jo vidū ir purvi, un tādēļ ceļi ved tikai tai apkārt. Uz salas pārsvarā ir raidkopība, un tajā raidkopības pārstrādes uzņēmumi arī. Un mēs šeit dodamies uz Orjaku zemesstrēli.
notika liela tāda ostas darbi. Un līdz tai, kamēr dodamies, tur ir ļoti daudz kadiķu. Jā, arī Hijumā salu dēvē par kadiķu un pīlāģu zemi, jo rudenī ļoti skaisti meži iekrāsojas sarkanos toņos, jo pīlāģu ogas gatavojas. Zemes strēle ir tālu un jāiet pa oļiem aptuveni 45 minūtes, varbūt arī mazāk. Ne visi nokļuva līdz galam, jo ceļš ir grūts un jāuzmanās, lai kājas nemežģīja. Un pa ceļam varēja pabaudīt arī dažu citu apmeklētāju akmeņu meditācijas mākslu. Skaisti. Akmetiņi pārsvarā ir tādi gludi plakani un līdz ar to viegli veidot šo mākslas darbu. Jā, ļoti daudz kadiķu, kā jau minēju, un izrādās no visiem kadiķiem ir ogas, un tikai tādēļ, ka tikai sieviešu dzimtas kadiķiem ir odziņas, bet pārsvarā uz salas ir vīriešu dzimtas kadiķi. Ceļš tiešām ir grūts, kājas mežģās, jo oļi apakšā zem kājām viņi kustās. Ceļš nav tāds noblietēts, un līdz ar to jāiet ir uzmanīgi, ilgi un gari un daudz. Bet, galus sasniedzot, paldies mūsu gidei Signei, es tieku arī pie bildēm un pierādījumiem, ka es šo zemestrēli sasniedzu. Kā jau minēju, to sasniedz tikai izturīgākie. Gadiem uzbūvēt. Un, ja sanāks, gribētu jūs vēl. Tālāk pa ceļiem iegriežamies vēl vienā mazā baznīcā, un jāpiebilst, lai es arī pat atcerētos, ka 98% salas iedzīvotāji ir pareizticīgie. Tas ir saistīts ar varas maiņām, kas tika uzspiests, un izdevīgumu, kādēļ bija jāpāriet uz pareizticību. Bet kopumā sala ir purvaina ar kadiķiem. Protams, gotiņas ik pa laikam ganās, bet arī laiks un lietus šogad nelutināja arī šo salu. Bet tagad mēs dodamies uz Kipu Bāku, un tā ir slavena ar to, ka viņi ir 69 pakāpieni. Un par spīti bailēm no augstuma es augšā uzkāpu. Te kā pierādījums arī manai ģimenei, ka es esmu uzkāpusi augšā. Jā, bailes man ir no augstuma, un neesmu radusi augstu kāpu. Līdz ar to grupas biedri smējās, kad man vajadzēja pa ceļam apstāties, jo es esmu pirmā stāva iedzīvotājs. Kundzes, kas dzīvojās to tā 9. stāvā, mierīgi uzkāpa. Bet, lai nu kā esam nokļuvuši atkal tālāk salas krastā, kas ir, kurā ir uzstādīts piemineklis prāmja Estonijā bojā gājušiem bērniņiem. Un tajā ir arī zvans, kas iezvanās tad, kad jūrā ir tāda vētra, kāds bija prāmja nogrimšanas laikā. Vēl kāda vieta, kurā pa ceļam iegriežamies, tā ir Rigi-Megi, Krusta kalni. Šie kalni ir izveidojušies vispār Zviedru okupācijas laikā, un tajā cilvēki no dabas materiāliem taisa krustiņus un kaut ko vēlas. Arī es tur noliku mazu krustiņu. Daži gan atgādināja mazliet vudu vai kaut kādu buršanos, bet, cerams, ka ar labiem nodomiem. Vēlāk vakarā mēs iegriezāmies pārtikas veiklā, un es tajā vēlējos paskatīties, kāds ir dzīvu piedāvājums, ņemot vērā, ka blakus ir kaimiņzeme Somija ar Novitas dzijām. Bet, diemžēl, veikliņām ir tikai vienīgi regiedzijas un ļoti daudz dažādu akrildzijas. Bet regiedzijas arī bija tādas, kādas nebija redzēts, un regija krāsošanai dzija bija par ļoti patīkamu cenu.
Bet, kamēr es baudu atpūtu Igaunijas solutūrē, kalnamiņu pieskata Brenda jeb Brendijs. Un te var redzēt, cik tad es daudz esmu uzadījusi. Vēl vakar. Trešās dienas rīts, tas ir pienācis vējains un mitrs, lietus mūs pārsteidz iepriekšējās dienas vakarā. Starp citu, salu Hijumā, no somu valodas viņa tulkojas kā vēlna zeme, no zviedru valodas kā dieva zeme. Šīs dienas plānos ir akmeņi. Starp citu, igauniski akmens ir kivī, bet putniņš kivī viņiem izrunājas kā kīvi. Nu, un tātad dodamies uz akmeņiem, un, protams, visapkārt ir viens vienīgs vējš. Šodien mēs dodamies uz Kuka kivī dižakmeni. Tas ir 5. lielākais Igaunijā, un viņš ir 16 metrus garš. Pirmais garākais lielākais akmens Igaunijā atrodas Tallinā. Akmens ir milzīgs, viņš ir liels, mēs uz viņu uzkāpām tie drosmīgākie, bet uz dubšiem rāpāmies lejā, viegli nebija. Starp citu, es lejā līdu ar basām kājām, jo krokšu kurpes uz mitra akmens ļoti slīdēja. Un tālāk mēs devāmies uz Igaunijas Stonehedžu. Jā, Igaunija pilna ir ar akmeņiem, un šis akmeņu krāvums ir ar leģendām apvīts, bet viena no tām ir, ka zem tās ir salas bagātākais cilvēks apglabāts ar zeltu, un lai viņam klāt netiktu, tas ir apbērts ar ļoti daudziem akmeņiem. Un, ar citu apkārt ir arī tāds kā akmeņu labirints. Vēl mēs piebraucām pie baznīcas, ar kuru saistīts muižas īpašnieka dzīves stāsts. Igauni ļoti mīl dabīgās pļavas, un šeit es redzu, ka pļauj gluži tāpat kā mans vīrs ap margrietiņām, lai viņas pēc tam sasējas. Tā mākslinieciski. Un kādēļ gan ne? Tieši tādas pašas īstenībā viņiem ir ceļmalas grāvīši ar margrietiņām, ar vīgriezēm. Galvenais ir dabīgās pļavas. Un tad jau mēs mazliet vēlāk pēc baznīcas apskates un dodamies uz pašu muižu. Un esam veiksmīgi nokļuvuši Sūremizes muižas kompleksā, kas ir 18. gadsimtā celta pils. Tā ir viena no lielākajām muižu ēkām Igaunijā. Pils vērtība ir ēkas tīrais baroka rokoko stils, un pils parks veidots angļu stilā pirms vairāk nekā 200 gadiem. Protams, muižā spokojas, bet padomu laiku to ir mazliet saudzējuši, acīm redzot valodas nezināšanas dēļ. Pašlaik muižā ir apskatāms izstādes, kā arī tā ir mācību telpa arodskolai. Bet te ir ļoti skaisti suvenīri, un tie man tik ļoti piesaistīja uzmanību. Ļoti gribētu tādu arī atkārtot. Vienkārši, bet ļoti acis piesaistoši. Iekrita sirsniņā. Un man uzmanību vēl piesaistīja šīs te kompasiņš, atslēgas piekariņš. Es ļoti cītīgi pārbaudīju, vai tiešām rāda. Jautājums cik ilgi, bet pareizās debesu puses rādīja. Un tad ir atkal laiks pārcelties uz kontinentu. Un tagad ir pārcelšanās atpakaļ ar prāmu uz kontinentu. Brauciens ir 20 km garš, un tas ilgst 1 stundu un 15 minūtes. Pa ceļam mēs samainījāmies arī ar otru prāmu, kas brauc uz salu pašlaik. Diemžēl ladīkli biju aizmirsus, un stundu nācās izklaidēties kā nu varēja. Protams, uzklāja atkal lielie vēji, bet tad, kad tiku atkal autobusā, mana mīļās deģīte. Arī tā ir pavirzījusies jau uz priekšu. Šeit mēs pabraucam garām Spoku pilī, kas nekad nav pabeigta. Tā ir skaists mīlestības stāsts un ar skumjām beigām. Kapsula ir arī garākais perons.
Līdz ar to kādreiz interesanti būtu pastaigāt pa visām lokomotīvēm dzelzceļa muzeju. Braucam garām paskatieties, tur kaut kāda remontēta basēniņš. Skaista ir arī Hāpsalu promenāda. Gara, skaista. Šajā dienā, diemžēl, vējaina. Un tajā ir arī pētnieku namiņš, jeb namiņš, no kura visu varēja vērot un skatīties. Starp citu, vai pamanījāt, jūrā bija dabas objekts, dabas vides objekts, mākslinieku objekts, baltais lācis. Bet tālāk mēs devāmies pa pilsētiņu, un tur bija Amerikas auto salidojums. Tas notiekas katru gadu, un šoreiz tas notikās pilī. Pils, kas starp citu atgādina Astrīdas Lindgrēnas Roņas laupītāja meitas pili. Pilī, protams, spokojas baltā lēdija pie pils piemūrētās baznīcas logā. Arī mīlestības stāstīņš. Un vēlāk, aplūkojot pili no visām pusītēm, noklausoties tās vēsturi, mēs devāmies uz Hāpsalu veikaliņu. Kuram bija tās vēlmes, kāds gribēja dzīvi nopirkt, kāds gribēja apskatīties, bet, tieši igauņu Hāpsalu dzīvi nopirkt tajā nevarēja. Un atpakaļ pa ielēm. Jā. Bet, pamazām ceļojums virzās uz beigām, un arī manas zeķītes lēnām adās jau uz beigām. Pa ceļām pa bišķītim, kamēr braucam, tikmēr adu. Gribēju ļoti skaisti uzfilmēt, kā iebraucam Latvijā. Diemžēl, iebraucot uzreiz Latvijā, visi saņēmām ziņu par vētru. Tātad bērnu dziesmu svētku laikā par vētru, kas ir izsludināta Latvijā. Un iekļuvām arī tajā mazā vētrā, bet, tik daudz man ir uzadīts, pārbraucot Latvijas robežu. Un, protams, atkal ķeros pie knaiblītēm. Protams, mēs, kā iebraucam Latvijā, tiekam arī vētrā. Viss satumst, bet, gan vētrē var redzēt galu, gan arī manām zeķītēm. Autobusā arī, cik man palīga līdzekļi ir, ar tiem darbojos. Noraucu, kā varu. Arī pēdējais diedziņa kniebiens ir sagaidīts, un zeķītes praktiski ir gatavas. Un tā ir tikai jābrauc mājās, jāmazgā, jāsaformē, visi diedziņi jāsavelk. Un jūras zeķītes salu ceļojumu laikā ir gatavas, pabeigtas. Prieks par to. Un iebraucam arī Rīgā, un laiks kāds ir, tāds ir. Bet ko tad īsti atvest no Igaunijas salām? Es ieteiktu kadiķu alu. Arī vikinga alu es nopirku vīram, šis bija ļoti stiprs. Kalevā konfektes un, protams, šokolādi. Un vēl saldums, ja figūra un maciņš ļauj, jo šie bija tikai 10 eiro kilogramā. Kadiķu ogas, garšvielām virtuves priekam, lāceņu ievārījumu, suvenīrus, es atvedu magnētiņus, arī Čārlijai, un maizīti no Vēdzirnava kompleksa. Atvedu arī dolomītu un dolomītu vāzu šoreiz manām meitām māksliniecēm. Tā ir smaga, bet stabila.
Bet kas tad īsti ar zeķītēm? Jūras zeķītes ir arī pabeigtas, par ko man liels prieks un gandarījums. Bet pirms šis stāsts ir galā, es vēlos pateikt vairākus paldies. Liels paldies manai mammai par šo ceļojumu. Paldies Ainstantei par kompāniju. Paldies manai istabas biedrinei Ailitai par vakara laika kliedēšanu. Paldies mūsu gidei Signei. Paldies visiem, kas ceļoja autobusā. Mēs bijām vienkārši fantastiska komanda. Paldies visiem, kas man juta līdz saistībā ar jūras zeķu tapšanu autobusu un ceļojumu laikā. Paldies visiem! Visi bija tik forši. Šādi ceļot šādā kompānijā var vēl daudz un dikti. Un kurš gan noticēs, ka es esmu vienpate, ja esmu satusējusies ar lielāko daļu autobusu ceļotāju? Jā, paldies visiem! Es ļoti visus novērtēju un izbaudīju. Tālūk manas jūras zeķes ir pabeigtas. Esmu priecīga par rezultātu, man tas ļoti, ļoti patīk. Zinu, ka tāda sadīšu vēl, un labprāt aicinu arī jūs tādu sadīt. Jo pavisam drīz es domāju, ka izveidošu arī mazu meistarklasīti, kur, kā un ko adīt. Bet tas šim stāstam arī būs viss. Pateicos par to, ka noskatījāties. Priecāšos par īkšķīti un no sirds pateicos par kanālu abonēšanu. Bet tiksimies jau pavisam drīz. Pagaidām tā, līdz nākošajai.